lai tādu kvalitatīvu angļu mauriņu iekoptu. Ir vajadzīgs daudz mīlestības, daudz darba un paiet varbūt 100 gadu. Un tāpat ir ar kultūru, kad ir jārada priekšnoteikumi izcilībai, ir jārada bāze, ir daudzus gadus rūpīgi jāstrādā. Un kā lai mēs izmēram kvalitāti. Kaut gan ir daži mērījumi bijuši, un, piemēram, Liepājas teātra sasniegumi ir izmērīti 1 kilogramā zelta. Kultūras kilogramā. Tas pats. Zeltītā krāsā ir, vai zelts neesam. Jā, un liepājnieki apzinās kultūras vērtību, liepājnieki un Liepājas doma apzinās to svarīgumu, ko mums kultūra dod visiem, un mēs gan rūpīgi esam kopuši kultūras lauciņu, gan arī turpmāk nākošos 100 gadus kopsim, un šodien tad sveiksim tos, kuri ir nesuši Liepājas vārdu, Liepājas kultūru tautiņās. Paldies jums visiem! Cienījamie klātesošie, katras pilsētas krāšņa rota ir kultūra, radoši un talantīgi cilvēki. Un tās ir kvalitātes, kas atšķir pilsētas un valstis. Tās ir kvalitātes, kas Liepājai gēnos ir kodētas. Kas mums ir Liepāja? Kas vienam cilvēkam, kurš dzīvo Daugavpilī, Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā? Kas mums ir Liepāja? Man Liepāja ir rožu laukums un vīdi. Man Liepāja ir unikālās Jērģeles, Pieniskos Lēkšņu festivāls, Valds Ļaviņš, Ines Kučīns un Ekons Dabrowskis, Rihards Rubīns un daudz citas lietas, ko es varētu turpināt un turpināt. Gudras un radošas pilsētas atbalsta kultūru, mīl kultūru un ar to lepojas. Un tāda ir arī Liepāja. Un tāpēc loģiski, kur gan tad, ja ne Liepājā, ir jābūt koncertzālē, un kur gan citur ir jādzimst kultūras balvai. Lai tāls un ilgs ceļš kvalitīviem kultūras procesiem un kultūras balvai Liepājā. Šī ir Liepājas kultūras balvas dzimšanas diena. Un šis ir tas vēsturiskais brīdis, kas iegūs arī pilsētas roļļos, kad Liepājā tiks pasniegta pirmā kultūras balva. Pirms mēs esam klāt pie tā notikuma, kad tiek pasniegtas gan šī balva, teiksim tā. Es lūkšu Lētu, lai viņi nedaudz statistiku, kas tad īsti tūlīt sekos. Tātad, gada balvai kultūrā par 2011. gadu tika saņemti 15 iesniegumi un pieteikti 12 pretendenti. Vērtēšanas komisija tiešām strādāja ļoti rūpīgi, un komisija Silvas Golbas vadībā nolēma piešķirt 1 gada balvu kultūrā un 10 Liepājas domes pateicības rakstus. Un varbūt sāksim ar pateicības rakstiem. Ja? Jā.